Profesorai Baibai Rozentālei, un tagad es došu vārdu cilvēkam, kurš pārstāv slimnīcu, kurā ārstējas absolūti lielākais vairākums mūsu valsts onkoloģisko pacientu, proti Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājiem profesoram Viestoram Lokam. Lūdzu. Paldies. Labdien visiem vēlreiz, cienījamie ministrs kundze, kolēģi un klātesošie. Īstenībā jau es gribētu pieskārties arī, kā es kā slimnīcas vadītājs saprotu savu misiju veselības aprūpē un kāda vispār acīm redzot Latvijā tiek realizēta šī politika, kas izriet no Pasaules veselības organizācijas arī formulētiem principiem, kādai būtu jābūt veselības aprūpē saulaicīgai, pieejamai, kvalitatīvai un izmaksu efektīvai. Tie ir tādi 4 postulāti, kur mums visiem jāsaprot. Ja tam jāsaprot mediķiem, politiķiem un arī iedzīvotājiem. Lai tā veselības aprūpe būtu sekmīgi, saulaicīgi mums ir ļoti svarīgs un arī katra cilvēka personiskā attieksme. Cik viņš saulaicīgi tomēr par sevi domā parūpēties un kādus lēmumus pieņem. Steinberg kungs, atklājot šo te konferenci, mazliet arī atļāvās minēt tādus piemērus, kur bija interesanti un ar tādu nelielu humoru piesitienu. Man nezinu, kāpēc šeit pie galda sēžot ienāca prātā senis Krievu ģenerālis Suvorovs. Paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka militārās medicīnas pamatā, man liekas, ka no Suvorova nāk 2 principi, kas ir svarīgi - šķirošana un evakuācija. Ja mēs runājam tagad par kolorektālo vēzi, kas tad ir šī agrīnā šķirošana, tas tiešām ir skrīnings. Ko nozīmē evakuācija? Tas jau nenozīmē aizbīdīt viņu, pasūtīt no sevis tālāk. Jautājums mums jāzina virziens, kur viņu pasūtīt. Līdz ar to tā ir tālākā rīcība un tā ir tālākā organizācija. Kāda tad mums ir šī organizācija pacientam, kurš atrodas riska grupā, saslimt ar kolorektālo vēzi, ko viņam darīt, vai viņu kāds kaut ko gaida un tā tālāk. Protams, ka šobrīd man ir jārunā arī par tādu lietu, ka mūsdienu medicīna jau savā būtībā ārkārtīgi specializējās. Un šobrīd jau daudzās specialitātēs un niansēs uzplauks ar vien jaunas specialitātes, kur cilvēki iet ļoti dziļi, diezgan šaurā zinību jomā. Savukārt, patinot to lenti atpakaļ, katrs no šiem šauriem momentam ir jāliek kopā tādā LEGO zīmējumā un ir jābūt kaut kādam mehānismam, kas šo zīmējumu tam pacientam padara saprotam. Teiksim, arī šajā gadījumā, ja mēs runājam par kolorektālo vēzi, tad ir diagnostiskā radioloģija, ir endoskopija, ir ķirurģija, ir morfoloģija, ķīmijterapija, staroterapija, paliatīvā aprūpe ambulatorā etapā, ģimenes ārsts pašā sākumā, ārkārtīgi daudz speciālistu. Un acīm redzot, pasaules medicīna jau šodien virzās daudzās jomās, kad veidojas šīs multidisciplinārās vienības, kuras mēģina kaut kādu problēmu risināt ar vienotu protokolu izstrādi, kas nodrošina gan sadarbību, gan pēctecību. Arī šādas vienības Latvijā darbojas, viena veiksmīgām, manuprāt, vienībām, kas bija pirmā, kas attīstījās, ir insultu vienība, kur sadarbojas dažādi speciālisti. Tagad jau universitātes klīnikās sāk darboties krūts klīnikas un krūts vienības, kur daudz speciālisti sadarbojas tieši konkrēti krūts vēža ārstēšanā. Un šāds pats virziens nav vai cita ceļa, kā šādu pašu virzienu un šādu vienību veidot un attīstīt arī kolorektālā vēža ārstēšanā. Jo tikai tad mēs varam nonākt pie kaut kādas pilnīgi vienādas attieksmes pret visiem pacientiem. Mums veidojas vienota datubāze, vienota klīniskā izpratne, statistika, zinātne, pētījumi, uz kuriem balstīsies nākošie lēmumi, piešķirt vai nepiešķirt finanses, cik šis jautājums vispār ir svarīgs mūsu populācijai un tā tālāk. Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīcā patiešām pēc statistikas, ja mēs ņemam onkologu gada atskaiti, tad tuvu pie 80% pacienti, kas slimo ar ļaunprātīgām saslimšanām, tādā vai citādā etapā nonāk Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas dažādās klīnikās, gan ambulatorijā, gan stacionārā etapā. Un tāpēc es arī domāju, ka tas mūsu tuvākais nākotnes uzdevums kā universitātes slimnīca ir veidot
veidot šīs vienības. Kā tas mums izdosies? Vienotība jau pēdējos mēnešos ļoti populārs tāds virziens, ko Latvijas publiskā telpa atpazīst. Viena no tādām vienībām, kur vēzis ir iekļauts, arī zinām, ir Vēža, Līdaks un Gulbju apvienība. Es domāju, ka mums izdosies izveidot citas vienības, kuras strādās vienā virzienā, kurās ārsti dažādās nodaļās un dažādos korpusos strādājoši mēģinās atrast šo sadarbību vērstu uz pacientu. Mērķis, protams, mūsu slimnīca arī izveidot šādu komunikāciju ar pacientu, kur būtu ļoti saprotami. Ir jau daži elementi arī ieviesti, ir psiholoģiskās palīdzības tālrunis Rīgas Ārstu slimnīcā, kas darbojas, ir pacientu tiesību birojas. Vienīgais šī brīža elements šādā jomā Latvijas slimnīcās. Tad ar cilvēkiem ir jārunā, gan ar tiem, kas jau ir slimi, gan arī jāmēģina uzrunāt veselie. Jo tieši iedzīvotāju līdzestība un grība jau ir par pamatu, lai slimnīcu sniegtā palīdzība būtu tāda, kā es sākumā minēju, Pasaules veselības organizācijas postulātos, lai būtu attaisnojumi. Tātad domāju, ka mums izdosies. Es domāju, ka šādi protokoli ir tuvāko 6 mēnešu jautājums, lai mēs iekļautos kolorektālā vēža, kalendārajā, tādā kalendārajā grafikā šajā gadā. Mums ir arī uzdevums, ar kuru mēs tiksim galā, un droši vien tad rudens pusē mēs varēsim pastāstīt pacientiem, kādā veidā, varbūt pats ar tā saucamo vienas pieturas aģentūru, pacients iečekojās vai elektroniski vai kur, viņš iekļūst šajā vienībā un viņam tiek garantēts kvalitatīvs vēža ārstēšanas protokols, jebkurā no vēža saslimšanas stādijām. Tie ir mūsu plāni, es ceru, ka mums izdosies, un izdosies tikai tad, ja pie galda sēdošie speciālisti paliks tepat pie mums, nekur nebrauks, un es ceru, ka klātsošie droši vien